Vakar, mani mīļie un labie, ir atlicis pavisam maz laika līdz jaunajam 2009. gadam. Šādos brīžos ir ierasts atskatīties atpakaļ, izvērtēt iegūmus un zaudējumus, un tikai tad spērt soli pretī jaunajam un nezināmajam. Mēs visi kopā esam aizvadījuši sarežģītu gadu, esam klupuši un krituši, kašķējušies un sūkstījušies. Mēdz teikt, kas bijis, es teikšu citādāk, kas bijis, devis mums iespēju paskatīties uz sevi no malas un iegūt atziņas, kas noderēs nākamajā gadā. Mums ir dota iespēja ieklausīties savā, kā es teiktu, iekšējā efektologā, lai saprastu, no kā varam atteikties un bez kā nevaram iztikt, kam ir nozīme un kas ir mazsvarīgs. Pāri visam, protams, vienmēr būs vēlme kļūt labākiem un uzlabot pasauli, tāpat kā mīlēt un būt kopā ar saviem tuvākajiem. To es kā efektologs pavisam droši jums saku. Mīlēt nozīmē būt vairāk, labāk un ilgāk, jo laimīgie laiku neskaita. Tam domāts pulkstenis, kas mums vajadzīgs, lai netērētu laiku velti, lai nestāvētu bezjēdzīgās rindās, lai velti nemeklētu stāvvietu mašīnai, lai netērētu laiku savstarpējos strīdos un pārmetumos. Ja šo laiku varam pavadīt kopā ar savām ģimenēm, mēs zinām, ka pasaule mums apkārt sākas tepat mūsu rokās, kaut vai tajā vidē draudzīgajā maisiņā, kurā liekam veikalā iegādāto. Un mēs zinām, ka mēs varam kļūt labāki, pat tad, ja tas kaut ko maksā. Toties mūsu bērni dzīvos labākā pasaulē. Šovakar uz brīdi noliksim malā rūpes un bailes no nākamā gada. Tie visi ir tikai pašaizsardzības mehānismi, kas ikdienā mūs pasargā no kļūmīga soļa. Baidoties riskēt, mēs nemainīsimies. Un nemainoties, nav iespējams kļūt labākam. Paskatīsimies pāri šīm bailēm un ieraudzīsim un satversim savu izdevību. Darīsim vairāk labu darbu, domāsim vairāk labu domu, teiksim viens otram vairāk labu vārdu. Novēlu jums 2009. gadā katram pašam būt vairāk efektologam un izvērtēt, būt radošākiem un atrast jaunus ceļus. Kopā mēs to paveiksim. Bet tagad teiksim viens otram laimīgu 2009. gadu.